Čau! Te Dainis no Bites. Un vai labs var būt vēl labāks? Paskatīsimies Huawei P9 Lite 2017. Uzreiz jāsaka, ka iepriekšējais modelis bija un vēl joprojām ir labi novērtēts gan speciālistu, gan patērētāju vidū. Tātad Huawei P9 Lite 2017 uzdevums nebūs vienkārši. Īpaši jau tādēļ, ka ražotājs izvēlējies noturēt ierīces cenu gandrīz nemainīgu. Jāatzīst, ka Huawei ir izdevies izveidot vidējās cenu klases tālruni patiešām elegantu. Arī paņemot telefonu rokās, tas pārliecina ar izmantoto materiālu un izgatavošanas kvalitāti. Un Huawei jau mūs ir izlutinājis ar pirkstu nospiedumu sensoru gandrīz visās savās ierīcēs. 5,2 colu ekrāns no vecākā brāļa saglabājas Full HD izšķirtspēju un ļaus izbaudīt arī kārtīgas izklaides, gan spēles, gan video. Un Kirin 8 kodolu procesoru jaunajā modelī atbalsta palielinātā 3 GB operatīvā atmiņa, tātad ātrums pieaug. Varbūt 12 megapikseli neizklausās iespaidīgi, tomēr pamēģinot jāatzīst, ka bildes sanāk patiešām labas. Un galu galā ir taču visādas apstrādes iespējas. Uzliekam gatavo filtru un liekam bildi Instagramā. Arī 2017. gada modelī iestrādāts 2 SIM-karšu atbalsts, un Huawei ir pārliecināta, ka bez tā telefons neskaitās. Visu šo bagātību dzīvu pietiekami ilgi noturēs ietilpīgs akumulators. Kopumā Huawei šogad ir ļoti labi pastrādājuši, un viņi tiešām ir uztaisījuši kvalitatīvu telefonu, kas uzrunās ar savu izskatu.